Sveiciens visiem no viesmājas. Mēs uz kādu mazu brītiņu esam mainījuši lokāciju, bet nekādā gadījumā mēs neesam mainījuši podkāstu konceptu. Un šodien pie mums ciemos ir ieradusies atpūtas vietas Rūdupju saimniece Asnāte. Jā. Prieks tev uzņemt atpūtas bāzē. Paldies. Es gribētu teikt, ka arī mēs, tāpat kā jūs, esam ļoti tālu no pilsētas Burzmas, jo es redzēju, ka jums tas arī mājaslapā pieminēts. Jā. Tas nozīmē, ka neesat blakus pašai pilsētai. Kāds bija ceļš līdz mums? Garš. Caur Liepāju. Cik jums sanāk līdz mums atbraukt kilometru tā, lai vienkārši skatītāji novērtē, cik jūs esat tālu atbraukuši? Es braucu gan no Rīgas vakardien, bet tā, ja mēs reiķinātu no Rūdupiem, tad 200 līdz Rīgai un tad līdz Liepājai līdz cik? Vēl 220. 220, ok. Nu, 420 km. Skaisti. Bet man bija ļoti interesanti. Es nebiju bijusi šeit, es vispār par to ceļu nebiju braukusi. Es uzbraucu uz Liepājas šoseis un pirmo reizi es tur braucu. Jā. Super. Es teikšu uzreiz, un es nemelošu, es Rūdupjus pamanīju dēļ tā briežu dārza. Jā. Bet pirms mēs aizējam sīkumiņos, varbūt uzreiz pastāsti klausītājiem, kā izveidojās vieta, vai tā bija nopirkta, vai tas jau pastāvēja ģimenē, un kā jūs tikāt līdz mājām? Tā ir jāsāk ar to, jūs mani nosaucāt par Rūdupju saimnieci. Tas nebūtu īsti pareizi mani tā saukt, lai gan, protams, es esmu cilvēks, kas sagaida visus, kas ar viņiem komunicē un tā tālāk, bet īstais saimnieks ir mans tētis. Tas ir viņa īpašums. Viņš ir viņu pats izveidojis. Tas bija viņa sapnis. Viņš man stāstīja, ka tad, kad es esmu bijusi maziņa, viņš ir ar mammu mani vedis pie rokas, un tur tajā īpašumā ir bijuši bērzi. Tāds kā degradēta lauksaimniecības zeme, tur īsti lāgā nekas nav audzis, un viņam ir bijis sapnis, ka viņš grib izveidot tur briežu dārzu un zivju dīķus. Viņš arī to izdarīja veiksmīgi. Un līdz ar to saimnieks ir viņš. Tu esi labā roka? Es esmu labā roka, jā. Mēs strādājam kopā, mēs labi sastrādājamies. Viņš ir cilvēks, kas dara, es esmu cilvēks, kurš tā kā tādus sīkumus dara un pārējo to Bet kas ir konceptu atbildīgs veido. par mājiņu izveidi? Kurš bija vainīgs? Kuram bija ideja, ja? Tā. Jā. Vispār tā ideja ceļoja mūsu ģimenē jau kaut kādu laiku. Es pat nevaru piesiet vienai personai to ideju. Bet uzsāka tētis. Es pat labi atceros, kā tas bija. Iebraucot teritorijā, tad, kad arī viesi brauc iekšā pa vārtiem, tur pa labai rokai bija palikusi tāda, jau ilgu laiku stāvēja tāda konteineru tipa māja, kas sākotnēji bija veidota kā sarga būda, kaut kas tam līdzīgs. Un vienā dienā viņš man atsūta bildi no traktora, ka viņš ir to sarga būdu pārvilcis dīķa malā. Viņš vienkārši sāka celt, viņš vienkārši sāka būvēt. Tas bija pirms kādiem 3 gadiem? Tā ir pirmā māja. Pirmā māja ir Lelde. Tas bija, tagad sanāktu tā, septembrī palika 2 gadi. Kad viņš sāka būvēt. Atvēršana? Sāka būvēt. Okay. Sāka būvēt, jā. Vai 2 vai 3. Respektīvi, Leldē šī bija 2. vasara. Viņu sāka būvēt septembrī un palaida jūnijā. Un otra māja ir maija. Otra māja ir maija. Un tā ir vecāka? Tā ir jaunāka. Tā ir tikai 1 gadu. Tā atvērās šogad 19. jūnijā. Mēs uzņēmām pirmos viesus. Super. Tā ir ļoti svaiga, tikko uzcelta. Labi, tad es vienmēr prasu jautājumu, sapnis vai spontāns lēmums, tad nosacīti... Spontāns lēmums. Vienkārši ejot laikam līdzi, tur tā teritorija, viņa ir ļoti plaša. Viņa ir 50 hektāri, jā. 50 hektāri ir tie, kas ir iežogoti. 24 ir kaut ko, no tiem ir zivdīķi, un tad pārējie ir briežu dabiskās ganības. Un apkārt ir žogs. Tad patiesībā vēl pa vārtiem var ieiet mežā, pasēņot.
tur arī vēl kaut kāda hektāra nāk klāt. Es nevaru pateikt precīzi, cik. No tām mājām arī var iziet tajā mežā. Un pirms cik ilga laika izveidoja briežu dārzus? Kaut kādi 15, 16 gadi ir, jā, briežu dārzam. Un, ja es pareizi atceros, 190 brieži mājaslapā bija rakstīts. Jā, viņi tur staigā. Bišķiņ zem 200, jā, ap 190, jā, precīzi. Viņus tā īsti nevar uzskaitīt, bet pamatīgs bars. Pamatīgs bars ir, ko redzēt. Un kas jums ir bijis tāds svarīgs, varbūt, kas vairāk piedalījās tajā būvniecībā? Tētis, jūs kopā lēmāt par detaļām un materiāliem, ko jūs izvēlaties mājā? Nē, tētis pamatā būvēja viņas, un mājā gan mēs kopā domājām interjeru, protams, ir vīriešu lietas un ir sieviešu lietas, loģiski. Kas bija tas varbūt jums tāds lielākais pārbaudījums? Man nebija pārbaudījumi, man patīk iekārtot. Man pasūtīt, piemēram, tur virtuvi vai mēbeles, man nav tas, man jāpasūt virtuvi vai mēbeles. Nē, man ir jāpasūt virtuvi vai mēbeles, man patīk. Man patīk traukus skatīties. Man īstenībā mājā ir ļoti skaistas lietas. Tiešām esmu piedomājis, tad, kad cilvēki atbrauc, tur var saklāt skaistu galdu, tur var skaisti pavakariņot, tur ir glāzes trauki, forša gultuseļa. Visādi tādi sīkumi, kurus meklēt un domāt, un tur visu likt kopā, tas man iepriecina. Man pašai patīk iet uz tām mājām, man patīk, kā viņas izskatās, es pati labprāt tur brauktu. Tāpēc man nav pārbaudījums, es ļoti izbaudu to procesu, man nav grūti to darīt. Bet tētis vairāk atbildēja par vispār mājiņu kā tādu? Izvēle būvniecību kā tādu. Jā, viņš kā tehnisks cilvēks, viņš reāli viņas uzcēla. Jā, viņš viņas uzcēla arī lielā mērā pats raka komunikācijas un tā tālāk. Tur nav ņemts kaut kāds ārpakalpojums, mēs to darījām paši. Tad varbūt tu esi tētim prasījusi, vai tā sākotnējā vīzija, ko viņš gribēja, ir piepildījusies tā mājā? Pilnīgi noteikti, jo sākotnējā vīzija bija viena māja, pamēģināt vienkārši kā ir. Jo, kā tu esi dzīvojis ilgu laiku, tev ir bijis tas tāds ģimenes īpašums, tas briežu dārzs. Tu jau nezini tā kā tik tālu, vai kāds pie tevis brauks vai nē. Mēs sākumā domājām, ja vispār atbrauks, būs baigi forši. Tā vispār īstenībā tā nebija kā kaut kāda biznesa ideja domāta. Tas bija vienkārši domāts uzcelt māju un pamēģināt. Un tad tikai pēc tam mēs sapratām vispārībā, ko nozīmē, ka tev ir brīvdienu mājas un ka tev ir viesnams un ko nozīmē turisms, jo man bija absolūti melna bilde. Es nekad nebiju ar to nodarbojies vispār. Neviens nesaprata, kas tas ir, un vēl jau vairāk es nekad neesmu bijusi nevienā tādā brīvdienu mājā palikusi. Es nezināju, ko nozīmē, teiksim, rezervēt un kāda ir pieejamība, kādas ir cenas. Neko no tā nezināju. Kā jūs par tām cenām paši domājāt, skatījāties, kas apkārt ir pieejams? Sāku skatīties, kas apkārt ir pieejams. Viss. Ir, teiksim tā, jūsu reģionā tur ir daudz atpūtu māju vai nav tik liels piedāvājums? Ir pietiekami daudz, jā. Madonā ir ļoti skaistas mājas, arī Alūksnē. Alūksne vispār tā kā uz turismu tāda vērsta pilsēta. Arī Gulbenē. Ir piedāvājums, ir, jā, un izejot no tā arī veidojās tā cena. Ļoti līdzīga, kā ir citiem. Tā arī es to cenu sapratu. Protams, ar laiku viņa pielāgojās, atkarībā no sezonas. Bet es pieņemu, ka tas nav jums abiem pamata darbs. Jums ir citu kaut ko darīt, un šis ir tā kā... Jā. Bet patiesībā, tad, kad aizgāja tā pirmā vasara, tad ļoti sākām koncentrēties tieši uz to. Jo patīk, tas ir ļoti atšķirīgi no pamatnodarbošanās. Un tas ir foršs darbs. Ar cilvēkiem katru dienu. Jā, iepriekš mēs nestrādājām ar cilvēkiem. Tad tagad ir forši, ka tur ir dzīvība tajā īpašumā. Ir doma vēl par kādu trešo mājiņu? Iespējams, dzīve rādīs. Bet nav tā, ka uzcēl divus un pietiek un negribās vairs neko. Tā, ka... Nē, dzīvos redzēs, grūti kaut ko prognozēt. Jānodzīvo šis gads, un tad jau
dzīve rādīs. Kas ir tā jūsu mērķa auditorija, ja jūs tā varētu nodefinēt uz jūsu mājiņām? Ģimenes. Jā, pie mums brauc pamatā ģimenes. Ar bērniem vienkārši vecāki atpūsties, ģimenes sajietus rīko, sanāk kopā. Protams, arī pārīši pie mums braukā. Mums tāda ļoti jauka un mierīga auditorija. Un vispār sākotnēji nosaukums jau bija ģimenes māja Rūdupji. Tā kā pilnais. Jā. Mēs arī uz to koncentrējamies, jo tā vide ir tāda ļoti mierīga. Tur ir ļoti forši atbraukt ar bērniem. Es pati ar savu dēlu tur braucu. Un kāpēc tieši Lelde un Maija tādu nosaukumu mājām? Tātad pirmais ir Lelde. Šis nosaukums izveidojās tad, kad uzcēlās otra māja, jo sākotnēji nebija vajadzības tā kā sadalīt. Lelde tāpēc, jo vasarā ap Leldi māju tur ir diezgan tādas plašas terases, un viņas visur apkārt ir margas. Un uz tām margām es karinu puķu kastes, kur mēs stādam rozā petūnijas pamatā. Tie ir ziedi. Tad viss ir rozā petūnijas. Un man ir krustmeita Lelde, kura ir tāda rozā princese. Tad man tā māja atgādināja par viņu. Jā, man gāja kopā kaut kā tā rozā krāsa, un man likās, wow, tik skaisti būtu, ja viņu sauktu Lelde. Tad mēs viņu nosaucām par Leldi. Maija savukārt ir manas mammas vārds. Un par godu viņai tad tika uzcelta tā māja, un viņa tika nosaukta par Maiju. Jā, tik jauki. Tā radās šis te koncepts. Un, ja jums abiem ir citi darbiņi, vēl pamatdarbi, gan tētim, gan tev, kā jūs vispār mācījāties ieiet šajā biznesā? Jo pieredzes jau nebija pirms tam nekādas no turisma, pareizi? Jā. Kā jūs sākāt, kā jums tas izdevās iemācīties, ko darīt, kā darīt? Vienkārši ej un dari. Man nav tā, ka tajā ceļā tu ej un tu mācies, ej un dari. Vienkārši ir jāsāk. Viss. Ko tur ko neiemācīties? Ir jādara. Pats atnāk pie tevi. Tā arī strādāja kaut kā. Varbūt ir kādi bijuši tādi lielākie izaicinājumi pašā sākumā, vai varbūt arī tagad, ziemā vai vasarā, vai tieši uzsākot. Kādi varētu būt bijuši izaicinājumi? Visu laiku mums tādi ir, protams, katru mēnesi kaut ko mēs saprotam, ko mēs iepriekš esam darījuši nepareizi. Pastāsti. Mazlietiņās ieskicē. Visādas arī tehniskas ķībeles, kaut vai ziemā ar to pašu kubulu. Piemēram, pirmajā mājā Lelde ir citādāks kubuls kā ir otrajā mājā. Ja? Tagad Leldē viņš ir aizsalis. Tā ir mana kļūda, Maijā jau viņš nav aizsalis. Daudz visādas tehniskas lietas arī būvniecības laikā, ko esam sapratuši, kur ir pieļautas kļūdas. Tā mēs visu laiku īstenībā mācamies, jā. Bet jums ir ne tā kā džakūzī, bet parastais kubuls, kur jūs iepildat ūdenīti, pēc tam viņu izlaiž ārā. Jā. Kā viņš paspēja aizsalt, vienkārši tāpēc, ka ir liela mīnusi? Interesanti, viņu laid ārā un viņš aizsala, laižot viņu ārā. Wow, tad jau jums viņš aizsala viņu, laižot ārā un palika lejā ūdens. Jā. Es īstenībā lasīju Google atsauksmēs, kad cilvēkiem ļoti patika džakūzī. Tas bija viens no vērtējumiem, ka ļoti patīk tā. Mums vispār tas koncepts ir, viņš ir ļoti pilns. Tur ir viss tajās mājās. Tur bija rakstīts all inclusive, ko tu rakstīji. Jā, varbūt pastāsti par to. Tātad abās divās mājās tas piedāvājums faktiski ir identisks. Vienkārši viena māja ir lielāka, otra mazāka. Tas ir viesu skaitā uzņemšanas? Vai... Jā. Lelde māja, viņa ir 3 līdz 4 personām paredzēta. Maija māja jau ir 8 personām. Bet ir pieaugušajiem vai tur ir? Jā, pieaugušajiem. Bet tur var izguldīt arī mierīgi 13. Ir palikuši 13. Un tātad abas divas mājas, pirmkārtām viņas ir pie dīķa. Viņām abām divām iet pontoni iekšā dīķī makšķerēšanai, jo tie ir zivju dīķi. Tur ir pilns ar zivīm. Vispār oriģināli tie ir zivju dīķi. Un tas konkrētais dīķis nav nolaists tos 15 gadus. Tur visu laiku viņas nārsto, tur ir daudz līdekas, karpes, foreles.
Tātad abās, ja mēs runājam par piedāvājumu, abās divās mājās ir pirts, abās divās mājās ir kumuls. Bet tas ir iekļauts cenā jau? Jā, viss ir cenā. Ir laivas, ir subdēļi, ir grili, ir kūpinātava, ir vieta zivju zupas vārīšanai. Konceptuāli tas ir tā, jūs atbraucat pie mums, jūs varat arī neko nepaņemt līdzi. Ja, jo mēs vasarā iedodam pat makšķers, visu, no A līdz Z. Jūs vienkārši forši atpūšaties, braucat ar bērniem makšķerēt, kaut ko noķerat. Ir ārā virtuve, iztīrat zivju, uzvārat zivju zupu vai viņu nokūpinat. Tāda veidā atpūta, ka atbraucot, visu dienu ir ko darīt un ir interesanti. Aiziet pabarot briežus, pastaigājot pa teritoriju. Visa teritorija ir izbūvēta ar ceļiem. Tur var droši pārvietoties ar riteņiem. Viss ir labi iekārtots tādā ziņā. Tāds pilns piedāvājums. Ir jebkas līdz pēdējiem sīkumam. Mēs nodrošinām pat ar tējām, kafijām, visiem traukiem, eļām. Visu. Ja es pareizi visu izlasīju, mājaslapā bija rakstīts, respektīvi jums kafejnīcas tādas uz vietas nav, brokastis un vakariņas nepiedāvājat, bet jūs piedāvājat desiņas un brieža gaļu burgeriem, pareizi? Jā. Ja kāds vēlas iegādāties uz vietas. Tur ir pat vairāk īstenībā. Tātad ir desiņas, burgergaļa, konzervi. Tad, ja visādi izstrādājumi. Jā, var iegādāties, jā. Tur arī dalās ir gan brieža, gan lielopa. Mēs vienkārši audzējam arī lielopus. Un to visu var produkciju iegādāties, tādus izstrādājumus. Vienkārši pajautāt, un tad mēs atstājam, ja ir vēlēšanās. Super. Vai varbūt tajā visā laikā, kad šis viss ir darīts 2 gados, ir bijis kāds mirklis, kad vai tētim vai tev mazliet nolaižās rokas, ir gribējās padoties, vai ir bijušas kaut kādas tādas situācijas, kas ir mazliet demotivējušas? Es nezinu, vai demotivējušas, bet, protams, ka ir bijis grūti. Ir grūti. Tā teritorija ir ļoti plaša, viņa prasa laiku un spēku un resursus. Kas varētu būt izaicinošākais, varbūt tā zāles pļaušana pati arī, vai jums tik ļoti? Vispār uzturēt šo te īpašumu kā tādu, lai viņš būtu skaists. Jo, ņemot vērā to, ka viņš ir radīts no nulles un no nekā, protams, ka viņš ir sirdī ļoti tuvs un gribas, lai tur katrs stūrītis būtu sakopts. Mēs jau kopjam ne tikai ap mājām, mēs kopjam visu īpašumu. Ir jālabo sēta, ir jāpļauj, ir jādomā, lai dīķi būtu skaisti, ir jāpapildina ar zivju resursiem. Visu laiku kaut kas, un arī tas, ka tur ir brieži, un tas ir dzīvnieks, tu pa viņu uzņemies atbildību. Tev viņš ir jābaro, to viņš ir jāpabaro katru dienu. Tētis gadiem ir viņus barojis ar āboliem, ar kartupeļiem. Agri no rīta cēlies, es atceros, bija laiks, ka viņš ar piekabu brauca, Gulbenē ražoja sidru. Viņš vāca čagas ābolu vedamiņiem. Viņi jau nāk, piemēram, pie klientā ēst no rokas un ir droši, tāpēc, jo tur ir cilvēks gadiem, katru dienu, katru rītu pie viņiem braucis un viņus pabarojas. Un viņi pat atpazīst baltas krāsas mašīnas. Jā, tiešām. Viņi atpazīst baltas krāsas mašīnas, jo viņam darba mašīna vienmēr ir bijusi balta. Un tas smieklīgi, jo viņš pat to krāsu nedrīkst mainīt, jo tad viņu neatpazīst. Reāli. Viņam ir jābraukā visu laiku ar baltu mašīnu. Es neteikšu, ka mums ir tāpat, bet mums ir kāza Marta odā. Un viņa ļoti atpazīst mūsu balsis. Un ja mēs nākam un mūsu pufaikas pat pilnībā, no citiem viņa bēg, bet no mums viņa, godīgi sakot, dažreiz tāds suns, kad viņa zina. Es nezinu, dzīvnieki ir gudri. Un arī vasarā viņi sāk atpazīt manu mašīnu. Man ir tāds video, kur es braucu, un es nevaru pabraukt, jo viņi vienkārši staigā man pa priekšu un tā kā ignorē mani. Un es esmu ierakstījusi video, kuras ar viņiem runāju tā kā, hei, lūdzu, pāriet malā. Un es saprotu to, ka viņi domā, ka tā kā, es vergoju priekš viņai. Neiet malā no ceļa, jo tur tik bieži braukās. Un tā dzīvnieks jau pierod, bet tas par to jautājumu vai kaut ko demotivē. Es nedomāju, ka demotivē, jo tas viss ir tiešām no sirds darīts. Bet es
es simtprocentīgi zinu to, ka reizēm ļoti grūti, protams, vienkārši fiziski grūti, ka tu esi pārguris no tā visa milzīgā darba apjoma, jo tur jau karstums vai sals tev ir jābrauc. Tur brauc barot briežus arī tagad, tad, kad ārā pa dienu ir -28 grādi. Tas jau nav vairs tā, aizbrauc un pabaro. Zini kā, man gribētos teikt, ka tas ir savā ziņā hobijs, jo mums arī tas ir dzīvesveids. Jā, dzīvesveids, hobijs tas ir. Tā ir tāda atbildība par to, ko tu pats esi uztaisījis un ka tev vienkārši tas ir jādara. Vai jums ir palicis atmiņā pirmais viesis? Jā, es labi atceros to dienu. Es nesatiku šo viesi. Viņu satika mans tētis. Es biju izbraukusi ārpus Latvijas. Bet tas bija 14. jūnijas, 23. gads. Atbrauc ģimenīte. Jā, ģimenīte atbrauc un pavadīja pie mums laiku. Es atceros, jā. Vai jūs zināt, kā viņi par jums uzzināja? Nezinu. Bet tie bija paši pirmie viesi, kas... Paši pirmie viesi, jā. Lievēl lietus ārā, labi atceros Latvijā, jā, man teica, cik tā kā neforši, ka pirmie viesi un tāds nejaukas laiks. Bet cik es nopratu, viņi tāpatās labi atpūtās. Protams, nav nepareiz laika apstākļi. Mums tur terases ir liels, tur Lietuva arī pilnīgi viss ir īstenībā pat skaisti. Un kā radās nosaukums Rūdupji? Viņš jau bija zemes gabalam, vai tas ir kaut kas jauns, tad, kad veidoja mājiņas? Jā, īpašuma nosaukums Rūdupji, Rūdupju mājas, mans tētis maziņš tur dzīvoja. Jā, tad tas jau ir izsenis jūsu ģimenē. Jā, Rūdupji. Un tad mēs tur jaunu Ameriku neatklājām, tā arī nosaucām. Ļoti iederoši visam tam konceptam. Vai esat atvērti visu caur gadu? Jā. Vai tā plānojāt sākumā, jo mājiņas ceļot jau diezgan ļoti jāpadomā ir, vai tu būsi ziemā atvērts vai nē, kā jums ir ar apkuri, ko jūs kurinat tos pašus namiņus? Mēs domājām vispār, lai kāds pie mums atbrauc. Tāpēc es nezinu, vai mēs domājām, vai viņas strādās ziemā, bet es varu pateikt to, ka ja mēs kaut ko daram, mēs daram kārtīgi. Viņas ir apkurināmas. Viņām ir visas komunikācijas pilnīgi ok. Jā. Viņās ir šobrīd elektriskie radiatori. Lielajā mājā ir arī siltās grīdas. Un katrā mājā ir kamīns. Jā, viņas ir apkurināmas, siltas foršas mājas. Bet vispār uz tiem radiatoriem, tā kā siltums pārsvarā tiek sildīts. Mēs kurinam, jo apkārt ir mežs, mēs paši vācam malku. Tad mums ir pieejami tādi resursi. Bet tā ikdienā, teiksim, lai uzturētu siltumu, mēs ieslēdzam elektriskos radiatorus, siltās grīdas. Tīri intereses pēc, kad bija lielais elektrības bums ar cenām. Nejūtāt spēcīgi? Es esmu padomājis laicīgi. Tā, stāsti. Man ir noslēgti fiksētie līgumi, jo mums tā elektrības... Visu padarīšana un elektrības cenas viņas mūs skāra jau iepriekš diezgan smagi, jo vasarā iet aeratori un dziļurbumi priekš zimīm. Un tad vispār šajā īpašumā elektrības patēriņš ir ļoti liels. Tādā ziņā es esmu tas cilvēks, kas skatas līdzi kaut kādiem tādiem izdevumiem. Jā, diezgan svarīgi. Protams, tā ir svarīga sadaļa, jā. Jā, šādi izdevumi. Vai un kādās rezervācijas platformās jūs esat atrodami? Es, man liekas, Bookingu redzēju, vai ne? Jā, caur mājaslapu var rezervēt, kas ir īstenībā tāds pamats, no kurienes rezervē. Tomēr, ja? Nevis caur Bookingu. Jā, mums Bookingā ir ļoti maz rezervāciju. Ir tā, ka... Es pateikšu godīgi, es nemāku lāgā lietot Bookingu. Man varētu kāds iemācīt. Noteikti neesmu vienīgā, es daudz Man nav sakārtots Bookings. Man viņš būtu vispār jāsakārto un jāuzlabo. Man rezervācija no Bookinga ir maz salīdzinoši uz tā fona. Pamatā rezervācijas nāk no mājaslapas, Instagrams, Facebooks. Šādā veidā. Man cilvēki īstenībā ļoti bieži vienkārši zvana un raksta uz WhatsApp. Visur ir izlikts Rūdupju numurs. Un tas ir arī mans sasniedzamais numurs. Jā.
vietējie turisti vairāk vai ārzemju? Vietējie. Vai vasarā varbūt tomēr atbrauc kāds no Igaunijas vai Lietuvas, vai tā nevar just, kad ir tiešām kaut kāds pārsvars, kaut kādā brīdī vairāk, piemēram, ārzemju turisti? Nav pārsvars, noteikti nav pārsvars. No laiku noteikti, ka cilvēki atradīs to vietu, un pie mums cilvēki mīl atgriezties. Bet šobrīd ārzemnieku ir ļoti maz. Tagad lēnītēm sākas redzēt, ka bija Bookingā ārzemnieku rezervācijas, un šomēnes uz rallija laika, mums bija rallija Salūksne. Jā, bija no Polijas viesi, bet tā pamatā ir latvieši. Vietējie, jā. Bet tas nenozīmē, ka tā kā vietējie, kas ir no tā konkrētā apriņķa, Rīga, arī no Liepājas ir braukuši. Cilvēki, kuri rezervē, teiksim, savas brīvdienas, atbraucot uz Latviju, tā, ārzemju latvieši brauc pie mums. Jo viņiem ir diezgan jāgrib izbraukt no Rīgas, jo tie 200 km tu minēji, vai ne? Jā. Tas tāds domāts gala mērķis. Tas ir domāts gala mērķis pie mums, bet tas ir foršs gala mērķis, jo tu atbrauc un tu tiešām ir ko darīt. Man bieži patiesībā ir tā, ka cilvēki pajautā, teiksim, ko vēl apkārt mums padarīt. Protams, es ļoti atsaucīgi arī aizsūtu, teiksim, tās iespējas, jo tur iespējas ir. Ir Stāmrienes pils, fantastiski skaista. Vispār Stāmriena ir tiešām ļoti skaista, uz viņu ir vērts aizbraukt. Ir Alūksne, kas arī vasarā ir super, un īstenībā arī ziemā ir super. Tādas skaistas pilsētas. Ir šis te Bānīša maršruts, kas ir vienīgais šaursliežu dzelzceļš Latvijā. Ir ko darīt, bet ļoti bieži ir tā, ka viņi sastāda maršrutu un es vienkārši redzu, ka nekur neizbrauc. Ja ir ko darīt pie mums. Jā, bet es redzēju, mājaslapā bija arī izlikts, vai ne? Tur jūs bijāt norādījuši ēdiešanas vietas. Jā, man ir ēdinātāji tuvākie norādīti, un man ir arī apskatas vietas norādītas. Ja kāds tā vēlas, mūs izmanto tikai kā naktsmītni. Jā, labi. Bet ja mēs par to ziemu vēl mazlietiņās, es nemelošu, ziema nav viegla. Mums viņa ir diezgan grūta. Es domāju, ka kaut vai braucot no Rīgas, tu redzi, ka mēs esam tāds gabaliņš, un ja pastās uz karti, tad mēs esam pie gandrīz Lietuvas robežas. Mēs neesam tāds tuvākais gala mērķis arī paši. Bet kā jūs atrodat, kā piesaistīt tos cilvēkus ziemā? Vai ziema arī ir tāds jūtami grūtāks moments kā vasara? Protams, jā. Viņš ir grūtāks gan no tāda skatu punkta, ka ir ļoti liels viesu kritums, salīdzinoši ar pārējām sezonām. Arī ar to, ka izdevumi ir krietni lielāki. Es pat gribētu teikt, ka janvārī skatīsies, bet es domāju, ka man nāksies piemaksāt vēl par šo visu pasākumu. Bet, protams, tas izlīdzinas arī ir fiziski grūtāk. Tētis katru rītu iet un kurina tās mājas. Ir ceļš jātīra, jāpiedomā. Jā, protams, tā ir ļoti liela sadaļa, jo mums ir labi iekārtoti ceļi un tur ir ļoti daudz jānotīra. Es pat patiesībā atteicu, man gribēja rezervēt, es atteicu vienu rezervāciju, jo mums ceļš bija tā piesnidzis, ka mēs tur nevarēja vienkārši iebraukt. Tur arī ar džipu nevarētu iebraukt. Mums jau tajā galā sasniegt tagad tāda sniega kārta, ka tur tīra ar lielo tehniku. Ar lielo tehniku un vēl pēc tam ar sniega pūtē. Tur nav tā. Lāpstas mums stāv. Mums šāds gadījums līdzīgs bija janvāra sākumā. Mums bija Bookings pieteicies. Un viņš bija pieteicies, un tad viņš būtu bijis pēc 2 dienām un šausmīgi sniega. Un pirmo reizi mēs visu savu teritoriju iztīrījām. Protams, mums ir meža ceļš, tie 5 kilometri. Pirmajā dienā tā varēja izbraukt, kad sniega. Otrajā dienā jau mazliet grūtāk. Un tad pienāca 3. diena, kad jāatbrauc tam mūsu Bookingam. Bija tā, ka es viņam iepriekš rakstīju, es teicu, ja kas, tad
jo tur ir 5 kilometri grāns ceļš, kuru mēs visu nevaram iztīrīt nekādīgi. Un es viņiem tā kā brīdināju, ka iespējams, kad varbūt būs grūtāk izbraucams, un ja negribat mocīties, varam pārlikt rezervāciju uz, vienkārši bišķiņu uz priekšu. Viņam tā kā bija jābrauc uz citurieni pēc tam, un viņš teica, ka gan jau. Nākšajā dienā, tad, kad viņam bija jāierodās, zvanā man un saka, ka palika grāns ceļa, 200 metri pa grāns ceļa ir iebraucis iekšā un tālāk netiek. Tad mēs tētis ņēma lielo Šveices armijas mašīnu un brauc viņiem pakaļ. Tad kopā ar kaimiņiem mēs atvilkām tos klientus līdz mums. Visi bija forši un viņi ritīgi labi atpūtās sniegā ziemā. Tad nākšajā dienā mēs viņus izvilkām ārā un ar traktoru palūdzām kaimiņiem, lai palīdz iztīrīt ceļu. Jā, gadās arī tā, jā. Mums arī ir ar tiem ceļiem, protams. Mums tas ceļš līdz Rūdupiem ir labi iekārtos, tur ir viss ok, bet, protams, tos teritorijas ceļus mēs tīram paši. Jā, es pat nezinu, cik tur ir kilometri, bet tur ir vairāki kilometri. Visu grāns ceļš arī teritorijā? Jā, bet mums ir tiešām tāds labi iekārtots ceļš. Viņš pie mājām ir nobērts ar mazajiem akmentiņiem. Tādā ziņā mēs esam ļoti piedomājuši pie tā, jo arī vienkārši estētiski skaisti izskatās un iekļaujas tajā konceptā. Tur ir liels darbs ieguldīts ceļa izbūvē, bet vispār pa visu teritoriju ir ceļi. Jā. Man ir visur izvietotas bildes ar tā kā īpašumu no putna lidojuma, un tad tur var ap katru dīķi var apbraukt apkārt un var ap visu īpašumu apbraukt apkārt. Jūs ziemā arī mēģināt kādus īpašākus piedāvājumus, lai piesaistītu tos cilvēkus? Vai tā ir kaut kāda maza atlaidīta, vai tas ir? Jā. Par cenām mēs variējam, protams, ziemā. Mazliet mazāk, vai ne? Mazliet mazāk. Kas ir ļoti interesanti, jo izdevumi lielāki ziemā. Jā. Mums arī bieži ir nācies uztaisīt akciju, bet izdevumi lielāki. Tas ļoti atvieglo dzīvi, teiksim, ja atbrauc, tur nodzīvo 2 dienas, tev nav jāiet jākurina. Tā māja ir apdzīvota tādā veidā. Jā, varbūt tur nav lielas peļņas, bet savi bonusi tāpat tās ir. Jo katra diena, tomēr, tad, kad tur nav cilvēks, tas ir darbs, kas tur jāiet un jādara. Protams, arī uzņemt viesus ir darbs, bet vienalga. Tā kā es jau esmu par to, lai tik cilvēki tur brauc un atpūšas. Un īstenībā mēs tieši ar tēti runājām. Viņš man zvanīja no Rūdupiem un teica, cik te ir skaisti ziemā. Tiešām skaisti, jā. Tur vispārībā tas dīķis, pie kā ir, piemēram, Maija māja, viņš ir 7 hektāri liels. Viņš tiešām ir plašs arī tur. Kas tad bija pagājušajās brīvdienās tīrīju, lapsas skrēja pāri dīķi. Tā, foršs, plašums, sniegs, balts. Cilvēki brauc arī blītkot īstenībā. Zemlodes makšķerēšana. Aizsals viss skaisti ir. Jā, brauc, droši makšķerēt. Interesanti tādā ziņā. Tāda ziemas pasaciņa. Ļoti jauki. Es nezinu, kā jūsu pusē, bet mūsu pusē šāda ziema, man liekas, nebija bijusi gadus 4. Jā, pēdējā ziemas bija tādas plašākas, šitā ir tā kārtīgi uzdevusi. Šitā pa visiem gadiem vienkārši. Es pat neatceros, vai pagājuši, kad bija sniegs vai nē. Man liekas, ka bija drusku, bet īsu brīdi. Mums tiešām bija īsu brīdi. Jā. Un tad viņš bija tāds, kāds bija. Bet es īstenībā biju pēc tā noilgojusies. Un forši. It kā ir grūti, bet ir skaisti. Man patīk arī Rūdupjos tās saulainās dienas, ziemas dienas ir ļoti, ļoti skaistas. Viņas tiešām foršas. Brīdīši nāk staigā tā. Viss ir ļoti mīļi un jauki tur. Šķiet, ka arī naktis ir gaišāks daļa tā, ka tas sniegs ir balts. Klau, kā ir vai ir bijuši pa šo laiku kādi, es viņus sauc par grūtajiem klientiem, kādas sarežģītās situācijas, kas ir bijuši jāatrisina? Īstenībā nē. Nē. Vēl neesat iesvētīti. Es nezinu, vai neesam iesvētīti, bet man vispār šķiet, ka tas par tiem sarežģītajiem klientiem ir mīts, jo man tiešām tāda nav bijuši. Man vispār tie klienti, tā kā sākumā es biju sabiedēta, ka tur būs tas un tas un tas un tas, bet tik zolīdi cilvēki. Man pat ir bijuši klienti, ar kuriem es runāju, un man liekas, wow,
interesanti pat tā kā interesanti cilvēki, ar kuriem parunāt. Nu, dažādi cilvēki tādi. Man nav bijusi neviena situācija, kad ir kaut kas sarežģīts. Protams, ir bijušas situācijas, kad kaut kas tehniski notiek. Bet kā sarežģītie klienti, nereiz. Jā, redz, katram viņi izpaužās savādāk. Citreiz, nezinu, vienu piemēru nosaukt, kad iekšas mēbeles, kas nav vispār paredzēts ārā iznes un vienkārši sabojā. Iekšas mēbeles pieņemsim galds, ka gribās vēl vienu galdu blakus un tad saskrāpēja kājas arī. Tāds it kā sīkums. Varbūt neesmu pamanījusi tādus sīkumus, lai gan mums ir tā, ka viss ir tik nopakots. Katrā no naktsmītnēm pirms tur iegāja viesi, mēs palikām pa nakti, lai pārbaudītu paši. Es paliku ar dēlu, kurš ir maziņš, lai arī izietu cauri tam visam un pārbaudītu, kā ir ar bērnu, jo man tas ir ļoti svarīgi. Kaut kādas kāpnītes, tas. Vienkārši es esmu tāds cilvēks, kuram patīk aizbraukt līdz punktam B, un ja es esmu atradusi laiku, izbrīvējusi, lai atpūstos, tad es gribu atpūsties. Jo tas ir mans laiks. Jā. Un tad tur ir tā, ka nav vajadzības nekur neko bīdīt, neko stumdīt, jo, manuprāt, ļoti piedomās pie sīkumiem, lai viss tiešām būtu. Tad, principā, varētu teikt, ka nav nekas tāds, ko tu vēl gribētu pievienot mājiņā, tāds, kas viesiem būtu vēl ar laiku, padarītu to atpūtu vēl patīkamāku. Es gribētu varbūt kaut ko vasarā vairāk ūdens atrakcijas. Kaut kādu katamarānu vai kaut kādu tādu, bet tiešām ekstras. Bet ja man jārunā sīkumos, tad nē. Nē, tur viss ir. Es to vienkārši uz savas ādas esmu pārbaudījusi. Tur var atbraukt ar personīgajām mantām, ar zobu birsti. Ja vajag, es atvedīšu arī to. Jā, ja paprasīs. Bet kas tas tāds, ja tu varētu pāris vārdos, kas tas, kas jūsu klientiem ir tāds, kas visvairāk patīk pie jums atpūšoties? Ko viņi paši varbūt ir teikuši? Ko viņus vairāk novērtē? Mieru un klusumu. Un to, ka tur ir brieži. Un to, ka pilnīgi privāti. Tik privāti. Tur it kā ir divas mājas, bet teritorija ir tālu. Teritorija ir 50 hektāri. Cilvēkam māja, reti, kuram ir hektāru liela zemes gabals. Tas jau ir milzīgs zemes gabals. Ja? Tur ir 50 hektāri un tur ir divas mājas uz to platību. Tagad jūties pilnībā viens un netraucēts. Un tur ir klusums, tur ir miers un tur nāk brieži, kas ir super. Bet viņi var arī tā kā pie mājiņām? Jā, pilnīgi. Man ir bildes, kur viņi nāk iekšā uz terases. Ok. Es domāju, ka viņi ir mazliet tā kā ar vēl vienu kaut kādu žodziņu pie... Nē, tā nav. Ir tā, ka es pat cilvēkiem lūdzu, ja jums atnāk iekšā dārzā briedis, lūdzu dzenat viņu prom, jo viņi apēd manas hortenzijas. Tā ir. Okay. Un viņi nāk, man tur ir sūtījuši bildes tā kā, hei, mēs sēžam kubulā un vienkārši viņš staigā pa terasi. Kas nav tipiski dzīvniekiem, viņi nestaigā pa tādām vietām, ja? Bet viņi tur nāk, viņi ir piebaroti. Nāk, tu sēdi kubulā, tev nāk briedis, viņš riktīgi tā kā bāžas virsū, jo viņi jau saprot, viņi jau ir gudri. Piebrauc mašīnā un viņi saprot, būs gardumiņš. Ja es jau pasaku klientiem, ja jūs gribat pabarot briežus, paņemt tur burkānus un tā tālāk, un viņi skrien klāt nāk. Un man ir bijis tā, ka klienti atbrauc, un es gribu viņiem tur izstāstīt, teiksim, ko sniedz, kā ko ieslēgt. Rīktīgi nāk virsū, jau prasa tā ēdamo burkānus prasa. Tā, protams, jā, viņi visur tur nāk virsū. Prasa ēdamo. Vai cik interesanti pamosties no rīta un tev briedz uz terases. Jā, viņi bāžas virsū. Tur tādas sētas, tās zaļās. Jā. Karina tur virsū. Gaida burkānu.
Nu, labi. Bet tas ir arī darbs, to ir piebarojis mans tētis, tāpēc viņi tādi ir. Un tur ir savi noteikumi. Viņš viņus ļoti mīl. Viņš vispār dzīvnieks nenormāli mīl. Viņam viņi ir tik svarīgi. Un tur ir noteikumi, tā kā arī tas klusums miers, teiksim, jaungadā nedrīkst šaut salūtu. Vispār ir jāuzvedas tā, saprotot to, ka primāri tās ir viņu mājas. Jā. Viņus nedrīkst traucēt. Ja viņus netraucē, un ja viņi jūtas mierā, un ja viņi ir priecīgi un laimīgi, tad viņi arī nāk un paprasa gardumu, un visiem viss ir forši. Tu vari viņus paglaudīt, nofotografēties ar viņiem. Tu esi viņu teritorijā. Tu esi viņu mājās. Tas ir tas primārais, kas pie mums ir jāsaprot. Tu esi viņu mājās, jā. Jo viņi jau tur ir, viņi jau ir tur izauguši, tur tika nopirkti tikai pāris 10 brieži. Viņi jau tur ir piedzimuši. Tādā veidā. Intereses pēc, no kurienes viņi atceļoja? No netāla Brieža dārza pie Gulbenes viņi atceļoja. Vietējie, jā, čaļi. Jā, labi, sapratu. Pirms mēs vēl pārējām pie nākamajiem jautājumiem par mājiņām vēl vienreiz. Jūs, piemēram, tīrīšanu ņemat ārpakalpojumā vai paši visu? Gan. Man nāk ļoti foršas meitenes palīdzēt, kuras ir, vietējās meitenes, tā kā tad, kad es nevaru. Bet es arī pati ļoti bieži tīru. Jā, man patīk tīrīt. Tas ir hobijs. Sieviete. Man patīk tīrīt. Un es pati tīru, jā, es braucu kopju. Nav problēmas ar atrast, respektīvi, darbinieks, jo es pieņemu, ka nav tādā gājienā ar kājām aiziet līdz Rūdupiem. Tas nozīmē, ka darbiniekam jābūt mašīnai ir noteikti, vai ne? Šajā situācijā man nebija, jo tie ir pazīstami cilvēki turpat uz vietas. Ja vajag, tad jā, es braucu pat. Es saku, es to ļoti labprāt daru. Es ļoti labprāt sagaidu viesus, ļoti labprāt iztīru. Bet jums nav tā kā tas, kā viņi nosaukt, check-ins, kur paši čekojās iekšā, jums atslēdziņi atstāt, vai katrs vienmēr kāds sagaida to katru klientu? Kāda atslēga? Tur neviens netiek iekšā. Tur ir apkārt sēta, un mēs iedodam telefonu numuru, uz kur ir jāpiezvan atveras vārti. Es vienkārši aizsūtu instrukciju, kā aizbraukt līdz turienei, bet tur absolūti neviens nevar iebraukt iekšā bez mūsu ziņas. Līdz ar to tāda čekina nav, un tad, kad tev ir ērti, tad tāda brauc. Vienkārši es aizsūtu, kur kas stāv. Nav obligāti man jāsatiek, protams, ja ir vēlēšanās vai ja sakrīt, tad mēs tiekamies, un tad es visu parādu. Kā jums ir tie check-in un check-out laiki? No 3 ir ierakstīšanās, bet mēs arī esam tādi fleksibli un pretīm nākoši. Ja var ātrāk, tad ātrāk, teiksim. Ir bieži bijis tā, ka iepriekšējā dienā neviena nav, un tad, braucat tur, teiksim, uz 12 vieniem iztīrīšu jums ātrāk. Nav problēma, naudu atsevišķas par to neņem. Ja var, tad izpalīdz. Jā, var, tad jā. Un izrakstīšanās ir līdz 12, un arī tur jāskatās pēc situācijas. Ja neviena nav, pasēžat, paliekat ilgāk. Mēs tādā ziņā baigi neiespringstam. Galvenais, lai tā atpūta ir forša. Saku, man primārais vienkārši ir vadoties pašai pēc sevis, ja cilvēks ir līdz manim braucis, un ja cilvēks ir to laiku tā kā, izbrīvējis savējo, tad vienkārši, lai viņš izbauda un lai viņš aizbrauc mājās laimīgs un atgriežas pie mums atkal. Ja tu varētu varbūt nosaukt vienu investīciju, kas ir mainījusi tā kā viesu pieredzi, par ko viesis ļoti varētu priecāties. Šajā gadījumā es domāju tieši par naktsmītnēm. Es vienmēr pieminu to piemēru par to kafijas automātu, jo ļoti daudziem cilvēkiem tas ir ļoti vitāli svarīgi. Bet varbūt ir kaut kas tāds, kur jūs esat ieguldījušies, kur tu vari teikt, ka tas viesiem ļoti... Bet tieši naktsmītne nevis ainava un īpašums. Īstenībā tu vari gan pateikt. Ja ir gan, tad vari pateikt gan, kas būtu tādas lielākās investīcijas bijušas. Lielākās, protams, ir ainava un īpašums un brieži un zivju resursus, kas ir ļoti svarīgi, jo ļoti daudz grib braukt pamakšķerēt. Tas ļoti patīk bērniem. Un vienkārši tas feelings, ka tu tiešām tur vari nomakšķerēt. Līdz ar to mums ir jāpapildina zivju resursus, un tās ir pietiekami lielas investīcijas.
Un savukārt par naktsmītni tā jāpadomā. Tas varbūt kaut kas pavisam vienkāršs arī. Kaut kas pavisam it kā niecīgs, bet kas tam viesim tomēr. Laikam arī kā pupiņu kafijas aparāts, jā, kurš uzsver pogu un tev ir garšīga kafija. Ne. Un tur ir tā pati kafija, ko es mājās lietoju, kas ir tiešām ļoti garšīga. Tad jūs arī papildināt pupiņus visu laiku, kad cilvēkiem Jā, man ir, vienmēr visi tādi sīkumi ir absolūti. Atbraucot ir kafija un viss ir tāds, jā. Interesantas tējas skatos, lai tur būtu. Kaut kādas lietas, kuras man pašai patīk, ka man ir mājās, kad es esmu sarusi, hei, tas ir riktīgi forši vai garšīgi vai tā. Tad es nopērku arī priekš turienes un aizvedu. Un citreiz man teica audzēja vīnogas. Nu, nedaudz, viņam tur tāds mazdārziņš vīnogu, tad mēs tur vīnogas aizvedam. Tā. Un īstenībā forša investīcija arī tas ir tas, ko es izdomāju par tiem, mēs kopā izdomājam par tiem, kad var arī iegādāties šos produktus. Jā, patiesībā, jā. Tas arī viesiem ļoti patīk, tīpaši vasarā, ka tu vari nedomāt tā, kā ko tu grilēsi, bet vienkārši iegādāties uz vietas. Un zinās, ka būs labs kvalitātes produkts. Jā, jo viņš ir arī bioloģisks. Mēs esam bioloģiskā saimniecība. Viņš ir tiešām labs māju produkts. Vai ir kāds pakalpojums, ko jūs varbūt plānojat tuvākajā laikā pievienot? Jo pirtiņi jums ir, baļas, jeb hubuls jums ir. Jums ir arī garšīgi produkti, ko nopirkt, lai uzceptu paši sev. Varbūt ir vēl kāds pakalpojums, ko jūs esat domājuši, ka varētu... labi, tu minēji, katamarāns var būt, bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, kas ir aiz auss, ko gribētos. Mums šis pakalpojums faktiski ir, bet viņu izmanto ļoti maz, jo es neesmu par viņu tā daudz stāstījusi. Bet tas pakalpojums ir pirtnieka pakalpojumi. Mēs varam sarunāt pirtnieci ļoti, ļoti foršu. Kuru tiešām labi noper un visu to rituālu uztaisa. Un es īstenībā aicinu viņu izmantot. Jā, tas ļoti labs, relaksējošs tāds. Jā, atslēgšanās. Tad, ja tas visu dienu makšķerējis un forši pavadījis laiku braukājies ar subdēļiem, ar laivu, pastaigājis, barojis briežus, un vakarā vēl tev ir pirts rituāls. Ķersītis. Tas ir riktīgi labs miegs beigās. Labi. Starp citu aizmirsu pateikt. Man ir masāžas galds tur. Jā. Katrā mājā? Lielajā mājā ir masāžas galds, bet riktīgais, kur apgojas izlietas cauri seju, tāds kārtīgs masāžas galds, tā kā ir pat tādas features. Tas ļoti ekstra. Jā. Lai brauc pie mums pārīšu masēcot. Es tikko domāju, mums jātaisa kaut kāds retrīts ir ar pilnu atpūtu. Tur var īstenībā mini retrītu uztaisīt, jā. Tādiem pasākumiem jums kā tādi neesmu domājuši par rīkošanu kaut kādu? Es pati nē, bet ja man piezvanītu kāds un pateiktu, hei, es gribu rīkot retrītu Rūdupjos, tad jau mēs kaut ko izdomātu. Jā. Viss var sarunāt. Jā. Kā ir ar tieši par naktsmītņu biznesu runājot? Latvijā un vispār to attīstību pasaulē, ko jūs domājat, kas varbūt nācis kaut kas jauns klāt? Vai vispār kā mums iet ar to naktsmītņu biznesu šeit? Vai varbūt ir pa daudz vai pa maz? Vai... Nē, es nedomāju, ka ir pa daudz, jo vasarā īstenībā nav tā, ka uzreiz var atrast tieši to naktsmītni, kur es esmu izdomājis. Es pati nebraukāju patiesībā par naktsmītnēm, vienkāršais tā, ka man neatrodas tāds laiks, līdz šim nav atradies. Bet skatoties vispār to piedāvājumu, man liekas, ka ir super, ļoti daudz fantastiski skaistas naktsmītnes, kur vienkārši nenobrīnīties tā, kā var kaut ko tādu uzbūvēt un tik pārdomāti un skaisti viss un skaistās vietās. Bet tā arī ir, jo ir tik daudz naktsmītnes, kuras ir bieži vien tā, ka viņas ir vienkārši brīnišķīgas, bet viņas neatrod, nekad viņas neizlec tik ātri. Un tu uzzini kaut kad viņas jau ir pastāvējušas 5 gadus, bet tu pat nezināji, ka tādas eksistē. Jā, bet ir ļoti daudz skaistu, kur tiešām vienkārši liekas, wow, tāds darbs ieguldīts. Es vienmēr domāju, kas ir tas
ne filtrs, kas mums ir vajadzīgs, bet kas ir tā platforma, kas mums ir vajadzīga, lai mēs visu to redzētu. Jo it kā jau Turisma informācijas centra liek informāciju, it kā arī tur cilvēki Instagramā liek un šēro un tā, bet tomēr mēs vienmēr nenonākam pie tām visām iespējām, kas mums ir dotas. Jā, man pašai bieži ir tā, ka es kaut ko atrodu un vispār nezināju, ka tāda naktsmītne ir bijusi, bet viņa ir tiešām superīga. Nezinu, jādomā, kā to visu popularizēt. Noteikti, ka par mani jau arī nezinu. Ar laiku. Ja, mēs esam relatīvi jauni. Jūs ar visiem briedīšiem pamanīju tieši Facebook grupās, kas ir tās naktsmītnes. Jo mēs tur arī esam, protams, ar Rodu. Jā. Un mēs esam kādās trijās, un es arī ik pa laikam tur ielieku kaut kādu info, un tad es tur vairāk tā kā pamanīju. Bet iespējams, kad kāds ir arī Instagramā kādreiz izmeties, jo no hashtagiem jau arī kaut kas strādā un tā, bet es jūs tur pamanīju. Vispār man šķiet, ka vislabākā reklāma ir tā, kur atbrauc viesi, un tad viņi uztaisa kaut kādu video vai saliek bildes, nietago, un tā tas aiziet. Jā, bet es neesmu reklāmas speciālists. Tā ir sadaļa, pie kuras man ir ļoti jāpiedomā. Es pieļauju, ka ļoti daudz vispār nezinu par mūsu eksistenci. Tad tieši par to mēs arī parunāsim. Jums ir arī TikToks, es redzēju. Jā, bet es viņu ļoti maz lietoju. Bet viņš ir Facebooks, ir Instagrams, ir mājaslapa, vai vēl kaut kas tāds, ko es te pieminēju? Instagrams, Facebooks, TikToks. Jā, un mājaslapa. Un mājaslapa. Tu jūti, kad ir nozīme tam, ka cik tev viņš ir mājaslapa, es domāju, ka jums ir ļoti, ļoti labā līmenī, manuprāt. Jā. Vai mājaslapa ir tā, kas mūsdienās ir tāda pati svarīgākā, vai tomēr tie sociālie mēdīji, kas ir Instagrams un TikToks, tas kas cilvēkus vairāk pavelk, kā saka? Sociālajie mēdīji, laikam jau tomēr, bet mājaslapa ir ērta vienkārši no tāda viedokļa, ka tur ir ērti veikt rezervācijas, jo man atnāk tā rezervācija, un man ir visi kontakti. Un arī cilvēks var apskatīties, konceptuāli, uz kurien viņš brauc un kas ir tajā piedāvājumā, un tur nekas nav slēpts, tur visas bildes ir tādas, kā reāli izskatās dzīvē. Pat man ir daudz teikuši, dzīvē izskatās labāk, jo es arī neesmu profesionāls fotogrāfs. Man tas paši arī visu fotografējāt, ja? Jā. Man īstenībā ar Maija māju pēdējo bija tā, ka mēs viņu pabeidzām dienu, pirms man brauca viesi. Jo es biju paņēmis rezervāciju. Es vienkārši sapratu to, ka ja es nepaņemšu rezervāciju un nenospraudīšu punktu, tad tie būvdarbi nekad nebeigsies. Viņi kaut kad beigsies, bet tas būs diezgan ilgi. Un tajā vakarā, iepriekšējā vakarā ap kaut kādiem, vēl bija gaišs, bet jau drīz nāca tums, pabeidzām. Es visu noskaloju, iztīrīju, pati safotografēju. Vienkārši ar telefonu. Tad tās ir manas ļoti profesionālās bildes. Es piedomāšu arī par to sadaļu, bet pagaidām, kamēr Rūdupji ir salīdzinoši jauni un kamēr tur notiek celtniecība un ir ļoti, ļoti daudz lietu, par kurām domāt, tad tas man ir palicis otrajā plānā. Es no pieredzes noteikti teikt, kad pasaucot kādu profesionālu fotogrāfu, ka viņš šatēs visai teritorijai un mājiņām bildes, tas tāds ieguldījums kādu ilgāku, lielāku laiku. Es noteikti to izdarīšu. Man vienkārši nav sanācis laiks, jo tiešām mēs daudz strādājam. Es pilnībā iedomājos, ja vēl ir pamatdarbs kā tāds un vēl šis, tad bērns, tad viss. Par Google reklāmām tādas neesat laiduši, vai ne? Nē. Bet ir kaut kāds cits, varbūt ir kāda reklāma, kas ir aizlaista vai caur influenceriem vai varbūt kaut kur? Man ļoti labi aizgāja reklāma ar influenceriem, kas specializējas tieši naktsmītnēs. Viņi atbrauca pie manis atpūsties un uztaisīja tādu reklāmu vienkārši iepazīstinot ar to konceptu, ko mēs piedāvājam. Tad tā reklāma forši aizgāja. Viņa aizgāja TikTok platformā. Instagram bija maz un Facebook vispār tur nebija. Tieši tas bija TikToks, jā. Tur bija norādīta mājaslapa, un tad cilvēki pamanot mājaslapas nosaukumu vienkārši rezervēja caur to mājaslapu. Bet man bija tiešām daudz, tur bija 120,000 tīro skatījumu štai reklāmai.
Viņa bija super, nu neviens par mums nezināja, tas bija jaunums. Bet jūt, ka arī rezervācijas ienāca jā, uzreiz pēc tam? Jā, ienāca rezervācijas. Bija labs ieguldījums. Tas bija ļoti labs ieguldījums, bet viņi bija tik super tā ģimene, kas taisīja to reklāmu. Viņiem pašiem arī vienkārši ļoti patika. Viņi izsteigāja teritoriju, skatu torņus un visu. Un tā reklāma bija vienkārši paldies viņiem. Tas ir svarīgi, ka tu ar dvēselē to ieliec un tad var redzēt. Viņa bija ļoti fantastiska. Kas ir tie jūsu tie mīļākie mirkļi strādājot šajā nozarē? Kad brauc ģimenes. Ļoti mīļš mirklis bija tad, kad mamma ar ģimeni svinēja savam dēlam dzimšanas dienu, un viņi izvēlējās mūs tāpēc, jo viņam ļoti patīk makšķerēt. Un tas puika atbrauc, un viņš reāli uzreiz makšķerēja. Tas tā jauki likās. Tik forši, ka kāds izvēlas mūs tādai jaukai dienai, kā dzimšanas dienai. Un vēl man ļoti patīk tie mirkļi, tad, kad atbrauc cilvēki, un es redzu, ka tā ir jaunā ģimene, un es zinu, cik tas ir grūti. Tā, ka tu gribi laiku sev, tu gribi atpūsties, mammas nogurušas un tā, ka tu izvēlējies tieši mūs, jo tā tev ir licies, ka šitā ir vieta, kuras atpūtīšos. Un īstenībā tā arī ir. Ļoti koncentrējos patiesībā tad, kad veidoju tieši uz to, lai var atpūsties ar bērniem, lai nav tā, ka viņiem jāskrēja pakaļ, lai viss ir droši. Man jau bildēs var redzēt, visur ir margas. Ir tās bērnu gultiņas, bērnu peldvestītes, bērnu galdiņš. Tādas lietas, lai mamma ar tēti var pačīlot. Tas man kaut kā tā ļoti svarīgi, vienkārši jūs pati tādā dzīves posmā esmu. Jā, mēs parunājam, kā citi atpūšās. Kā jūs paši atpūšaties, kad nestrādājat? Es gribētu atpūsties īstenībā. Kad es nestrādāju? Jautājums, kad es nestrādāju? Kopš ir Rūdupja, man tāda īsti atpūta bijusi nav. Es savā dzimšanas dienā aizbraucu uz koncertu, bet tas nebija šajā dzimšanas dienā, tas vēl bija gadu iepriekš. Kaut kā es esmu jauna, kaut kad man sāks atpūsties. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo es neesmu lāgā atpūtusies īstenībā. Man maz brīvā laika ir. Bet, nē, ziniet, kad es atpūšos īstenībā. Un ļoti atpūšos. Es neteikšu. Tad, kad es tīru māju. Nopietni. Jā. Es uzlieku mūziku. Katrā mājā ir televizors, mājā ir pat 2. Es uzlieku mūziku. Prāta vētra man patīk. Un es tīru vienkārši riktīgs relaks. Man sapratīs daudzi. Īstenībā pieminēja televizoru. Jā. Tas arī jūs ļoti vēlējāties jau to televizoru, tāpēc, ka arī varbūt daļa bērniem vai kā, jo citi tā, arī ka savā ziņā, negrib vispār. Savā ziņā, jā, protams. Ja tu negribi, tu viņu neslēdz iekšā. Paslēp to televizora pulti, bet mūzikai forši. Un varbūt arī bērniem kaut kādu multinīti uzlikt. Un tur ir Netflix, televīzija, YouTube. Jums pat ir visas ekstras. Arī Netflix ir, vai pats var vienkārši ielogoties? Pats var ielogoties Netflixā, bet televīzija gan ir, jā, GO3 televīzija, lūdzu. Abās mājās. Jā, tādā ziņā ir pilnīgi visas ekstras. Televīzijai, internets, kafijas aparāti, rokas putekļu sūcē, pat tu vari, ja tev kaut kas izlīsties, sevis savākt. Viss ir tā, absolūti ne par ko nav jādomā, vienkārši atpūties un viss. Kas jums ir bijis ilgākais laiks, kad klients nāk šodien pie jums? Cik dienas varbūt atceries? 5, man liekas. 5? Jā. Tad jau viņš kārtīgi paspēja izbaudīt dabu. Tā bija ģimene, viņi tieši bija, viņi no Liepājas brauc pie, kā no Liepājas, ne, viņi bija lidojuši no Anglijas, tad braukuši uz Liepāju, un tad no Liepājas brauc pie mums, un šogad viņi brauks atkal. Super. Tādā pašā sastāvā, jā. Tie klienti, kas atgriežas, ļoti forši, jā. Tas ir patīkami, jā. Man jau tie visi numuri saglabāti, un tā komunikācija citādāka. Ko tu ieteiktu tiem, kas vēlas uzsākt šādu naktsmītņu biznesu? Ko tu ieteiktu padomāt vai vispār, ko tu viņiem ieteiktu? Viņi tēt izdomā, viņi arī taisīs mājiņu vai 2 vai 3. Kas būtu tas padoms, ko tu viņiem iedotu? Vienkārši sāk darīt. Tas ir viens.
Otrs, kas man tomēr patika, tā mana ideja ar to būvniecību un to rezervācijas paņemšanu, tas ir, lai piespiestu visus jau nolikt beigu punktu celtniecībai, jo tas ir ļoti sarežģīti, tas ir ļoti grūti, tas ir vienkārši wow, līdz tam tikt, līdz tam pirmajam cilvēkam, kas pie tevis atbrauc. Un ieteiktu padomāt par kaut ko, kas ir, ar ko atšķirties no citiem. Kaut vai vienu lietiņu, bet atšķirties. Taisnība, jā. Un uz to arī koncentrēties. Tā kā mūsu gadījumā tā ir vide, ainava, briežu makšķerēšana, kas varbūt nav, protams, tas nav visiem. Es teiktu, ka viss tas all inclusive, jāsaka, godīgi sakot, jo, daudzās vietās ir daudz, kas nav pieejams. Jā. Daudz, kur arī nav tēja kafija, daudz, kur ir tēja kafija. It kā tāda sīkumiņa, bet patīkami tomēr. Jā, patīkami. Man pašai arī es pievēršu uzmanību tādām niansēm. Un patiesībā es arī ieteiktu nebaidīties, ieguldīties tādās lietās, šādos sīkumus. Tas atmaksājas. Cilvēkiem patīk, viņi uz to pavalkas. Tas ir forši, ka tu vari vienkārši iekāpt mašīnā. Arī, teiksim, ja tev ir bērni, bez liekām mantām, jo tur viss ir uz vietas. Jā. Ja man personīgi būtu jāizvēlas tā kā braukt tur, kur man ir jākrāmēs ar daudz mantām, vai braukt tur, kur jau viss ir uz vietas, protams, aizbraukt tur, kur viss ir uz vietas. Tad varbūt tu vari pastāstīt, kā rezervēt naktsmītnes Rūdupjos un kā sazināties ar jums tur droši tajā kamerā. Jā. Rezervēt mūs var mājaslapā rūdupļi.cl. Tur ir sadaļa rezervēt, un tur katru māju var atsevišķi rezervēt. Tur ir kalendārs pieejams, cenas ievedot personu skaitus, jau sarēķinās cenu. Var arī droši zvanīt man uz numuru 292 392 43, viņš ir visur. Un Booking platformā tā arī rakstīt Rūdupļi, vai arī pēc lokācijas Gulbenes novads, tas mums sanāk, atradīs mūs. Tā ir iespēja rezervēt, bet var mierīgi, ja negribas mājaslapā, var zvanīt, var rakstīt Instagramā, un es atbildu visur. Es vispār esmu ļoti pretinākoši. Labāk patiešo nekā Booking. Jā, var patiešām. Jā. Mierīgi. Tad pirms es dodu saldo ēdienu klausītājiem, skatītājiem, kāds būtu tavs novēlējums klausītājiem? Būt priecīgiem, laimīgiem. Novērtēt to, kas ir. Jā, novērtēt to, kas ir īstenībā. Jā, viss tā plūst un mainās. Un nekas nav tik patstāvīgs kā mainība, ka ir jānovērtē to, kas ir un ir tā kā jāizdzīvo tas mirklis, kas ir šobrīd. Varbūt viņš ir pats labākais mirklis. Kāds var būt. Un tā kā, ko es arī savā dzīvē esmu sapratis, kas nepareizi, nevajag neko gaidīt. Tā kā, ja gribas atpūsties, tad ir jāatpūšas. Ja nevajag tā kā labāko kleitu taupīt kaut kādai stundai X. Varbūt tā stunda X ir šobrīd, tā kā, ja gribas braukt uz Rūdupļiem, tad ir jābrauc tagad. Un dzīvo dzīvi. Jā. Super. Paldies tev liels, ka tu atbrauci. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Paldies. Un tagad mēs turpināsim ar saldo ēdienu klausītājiem, kā vienmēr. Jūs varēsiet iegūt 2 dāvanu kartes, gan no Rūdupļiem, gan no atpūtas bāzes Ots. Un tas, kas tev ir jāizdara, tev jāpiesako mums aizkulisēs naktsmītņu stāsti profiliem. Un zem šī video atstāja komentāru, kas tev visvairāk patika no dzirdētā par Rūdupļiem. Tas šoreiz arī viss. Un paldies un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies!